Jaunums. Premium optika, kaut kas no Pikstra, un tas mums ir digitālais tēmeklis un saucās Volants 4K. Nu ko, taisam vaļā kasti, skatāmies, kas tad tur ir iekšā, apskatīsimies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs. Un pats galvenais, mēs ejam dabā un skatāmies, kā tad viņš patiesībā rāda gan dienā, gan naktī. Nevar izvēlēties sev īsāko digitālo tēmekli, apmeklē premiumoptikas.lv un ierodās jautājumi, protams, sazinies, un mēs tev ieteiksim vislabāko tēmekli tavām vajadzībām. Nu, kas te pamatīgi tāda jūtās svariņš tāds, tādas hantelītes. Taisam vaļā un skatāmies, kas tad te mums ir iekšā paslēpies. Iekšā vairāk nekā nav. Kastīti mēs nolikam maliņā. Koferītim, tā tad ir rokturītis. Latviešu rociņai ar cimdiņa derējs pat. Un ir siksniņai, lēc siksniņai vieta. Liels aksesuāru nodalījums. Mums ir lādētājs, akumulātors. Viena interesanta lieta, es viņu netaisīšu vaļā, bet šitien ir tāds gredzentiņš, ko jūs varat uzlikt virsū uz fokusētāja un fokusēt ļoti ērti mazā amplitūdā. Plecu siksne, datu kabelītis, manuālis ar visu garantijas taloniņu, pati optika. Skatāmies, kā mums tā optika lien iekšā koferī. Ielien iekšā un ļoti iespējams, ka gredzeniem arī pietiktu vieta, bet droši vien ne ar iznesumu ne uz vienu, ne uz otru pusi. Ja viņš ielien šādā te veidā, tad taisnīgi gredzeni. Nu ko, taisam vaļā otru kastīti, apskatāmies, kas tad ir kopīgs un kas atšķirīgs un kāda ir šīs ierīces specifikācija. Sērijā ir divas optikas. Patiesībā vienīgā atšķirība ir tas, ka vienai nav attāluma mērītājs, otrai ir attāluma mērītājs. Attāluma mērītājs paredzēts mērīšanai līdz 1 kilometram. Iesim dabā, paskatīsimies, vai tas tā arī notiek. Un tad īsumā pa pašu ierīci. Ierīcei ir 50 mm objektīvs ar faktoru f1,2. Tas nozīmē, tad fokālais garums mums ir 50, un tad attiecīgi lēts mums būs 42 mm izmērā, ko ražotājs norāda, ka šeit ir diafragma regulējuma, tātad šāds te samazinātu gaismas daudzumu. Un tad F faktors attiecīgi mainās uz negatīvo pusi, un aizgriežot citu diafragmu, te mēs iegūstam pat F3.0 attiecību. Patiesībā grūti pateikt, kāpēc Pikstras ražotājs norāda to F faktora samazināšanu, jo īsumā tas nakts optikai nav nekas labs, jo mazāk skaitlis, jo viņi ir gaismas jūtīgākā, tas noteikti noder tikai un vienīgi dienas apstākļos, ja mēs izejam spilgtā saulītē. No rīta agri uz buciņu vasarā, tad gaismas ir tik daudz, ka mūsu ekrāns var sākt mirgot no pārgaismošanas. Kā mēs acis piežmiedzam, kad sēžam laivā uz kādu copi, lai nežilbs tik ļoti, tad tieši to pašu izdara ar optiku, aiztaisim diafragmu ciet, samazinās gaismas spēju, un mums vairāk tā nav pārgaismots objektīvs. Sensors ir 4K, tad 3840 uz 2160, tā kā varants sensors ar ļoti lielu izšķirtspēju. Vāciņš, foršs kluss vāciņš. Viņu var aiztaisīt tiešām klusām nospiežot atsparīti. Viņu var aiztaisīt klusām nospiežot atsparīti. Vāciņš mums ir atsparīti, tas nav magnētisks, nospiežam, un arī klusu mēs varam aiztaisīt. Nevienmēr, bet mēs varam pārgriezt viņu uz otru pusi un noliksim vērtā pozīcijā. Ieliekams akumulators. Akumulators ir tikai viens, 18650. Vāciņš ar tādu trešdaļas pagriezienu, ļoti ātri noņemams, kas ir ļoti labi. Nav jāskrūvē, jātēlās antenīķis un jāskrūvē, kamēr noskrūvē vāciņu, nevar nomainīt akumulātoru enkoderis ar visu lielo izvēli un palielinājumu, pāriet no diennakts režīmu uz krāsaino režīmu, ierakstīt, mainīt krāsas. Un tad attiecīgi šeit mums ir C-tēps, kur mēs varam pieslēgt klāt pie datora, lejupielādēt attēlus un arī salādēt. Un šeit mums ir attiecīgi displejs ar visu okulāru gumiju. Okulāru gumiju mēs varam noskrūvēt arī nost, ja mums viņa traucē vasaras laikā. Viena lieta, kas likās dīvaini, kāpēc ražotājs ir izvēlējies šeit ekrānu izšķirtspēju 800/800. Parasti ir otrādāk, kad ekrānam pietrūkst pikseļi un ar algoritmiem jāuzbūvē. Šeit sanāk tā, ka ar algoritmiem būtu tā kā jādzēš nost tas pikseļu daudzums. Tad principā pa horizontu no 4 pikseļiem šeit jāuztaisa viens. Paskatīsimies dabā, kā tad mēs to redzam un kā ražotājs ar šo tiek galā. Bet, interesants ekrāns, apaļš un LCD. Manuprāt, vajadzēja būt AMOLED vai OLED, jo Itsevišķi ziemā skatās, tad var gadīties, kad viņš paliek lēnāks. Par pašu korpusu runājot, ļoti interesanti, kad
īsumā gradzeniem ir atstāta diezgan maza vieta. Ja jums vajag tuvāk uz aci, ļoti iespējams, ka jūs te kaut kur šeit nedaudz ieķeraties. Vēl viena lieta šeit ir jāpieliek piegaismotājs. Ja mēs skatāmies proporcionāli, mums ir garš okulārs. Tas nozīmē to, ka ļoti iznesums uz aci varbūt nav vajadzīgs ļoti liels, bet ja jūs liksiet virsū, teiksim, uz AR15, 223 uz lapsām, ar ko iet, tad, parasti iznesam vajag uz otru pusi. Un tad, šeit mums sāksies problēma. Bet, šo mēs pārbaudīsim šautavē un paskatīsimies, kā tad mums dara uz vienu uz otru ieroci. Ļoti iespējams, ka viņš vienkārši dara uz parastiem grazeniem. Piegaismotāja Pixtra piedāvā šādu te. Kas ir interesanti, Pixtra ražotājs kronšteinu piedāvā atsevišķi par 60 naudiņām. Jūs varat piepirkt kronšteinu un viņš šādā veidā uzstiprināt. Protams, ja jums ir attālu mērītājs, jums viņš jāstiprina ir sānos. Tad atliek tikai labie sāni, jo kreisajā pusē jums jātiek klāt ir pie diafragmas. Piegaismotājs ir tāds interesants uzbūvēts. Viena lieta, kas man nepatīk, kad ir šādi te vāciņi, jo piegaismotājs augstā laikā noteikti nosēdīsies mums vajag rezerves akumulātoru. Varēja viņi asāt tādu vāciņu principu tieši tādu pašu kā uz optikas, arī savu pagriezienu. Un tad šeit mums ir ieslēgšana ar plūstošu jaudu. Ieslēgšanai varēja asāt klikšķīti, lai saprastu, bet labi, aizgriežam līdz galam, un šeit mēs varam fokusēt. Piegaismotājs ir 940 nanometru diodi. Apskatīsimies mēs tumsā, cik viņi ļoti spilgti un atbilst patiesībai. Tāds testiņš man ir, kad es spīdinu uz rokas un skatos. Ja ļoti viņu var redzēt, tad viņš ir diezgan redzams. Šādi izskatās mums optika bez attālu mērītāja, un šādi mums izskatās optika ar attālu mērītāju. Viena lieta, kas jāņem ir vērā, kad es taisīju vaļā kastīti, es teicu, ka tā kastīte ir kā hantele. Patiesībā optika ir diezgan smaga. Un neticēsiet, šīs ir 2,2 kg un šīs ir 2,6 kg. Droši vien ļoti izturīga, pamatīga, bet es jau te tā turot rokās, ja neatbalsta elkoņus, es jau jūtu, kā plecos bišķiņas stīvums iemetās. Tā ir tāda viena nianse, jā. Optikas tātad esam atpakojuši, dodamies dabā un skatāmies, kā tad mums viņas rāda. Esam atpakaļ, Viesturi. Dienu un nakti testējuši. Jautājums tev ir par pašām pogām, par ierīci, par korpusu, par kas patika, kas ir neīpaši patika. Jā, tad man patīk, ka šitais arī ir, ko es kādam citam modelam esmu redzējis, kad uz mazo pagriezienu tu apmaini bateriju. Un arī šī poga bija laba, tā kā viss ir ok. Bet arī es skatījos, pieņemsim, ka tu taisīji fokusu, tu regulēji un tur mēģināji visu kaut ko darīt. Tas fokusēšanas riņķis ir kaut kā, grūti pateikt, kad man liekas ka tā roka sanāk tev, ja tu paņem ar attālu mērītāju, tev viņas laika ir priekšā attālu mērītājiem, gan piegaismotājiem, gan attālu mērītājiem. Jā, man tā liekas, ja tā godīgi viņi vienkārši to riņķi, ko dod līdz komplektā, viņi varēja jau viņu atstāt. Tur kaut kāda puļķa šeit, jo vienkārši ar attālu mērītāju tas vienkārši ar cimdiem tas bija moks, lai viņi regulētu. Un es starp citu ar cimdiem, tu viņi var parugulēt. Ar cimdiem viņi ir grūti parugulēt, ar plikām rokām ir viegli, jo tad tu vari aizķert, pieņemsim, un regulēt. Jā. Bet ja ar cimdiem tev reāli ir grūti viņu tā kā pa bišķiņiem pagriezt, tev viņš tā kā tu ņem un viņu tā kārtīgi griez. Un man personīgi baigi traucēja tas, ka viņš piegaismotāja roka ik pa laikam iegāja priekšā ar cimdiņu. Plusā tas, ka viņš diezgan stingri griežās arī, diezgan pagrūti ir. Jā, un arī tāpat tas cimds ir pielīdīs klāt attālu mērītājiem, bet kas ir tāda bēdīgā lieta attālu mērītāja neizdevās izmēģināt. Izmēģinājām, bet tālu nē, bet pamēģinājām. Nē, bet kad es mēģināju, tad man izlaic ārā brīnumais par to, ka viņam bija pusbaterija, kad Jā, tas arī. Jā. Mēs pēc tam nākamajā dienā, kad mēģinājām, nav ierakstīts tas, bet viņam rādās pusbaterija, uzspiešam attālu mērītājiem, vajadzēja saprast, cik tālu ragi ir. Nevar. Nav baterija rādas, kad pārāk maza baterija ir. Tas tāds arī nepatīkam. Varēs mums kaut kur, būt brīdinājums, kad tev vajag mums pusi baterijas, lai tu varētu... Un vēl viena lieta ir tas, ka digitāli jāat baterija ātrāk nekā termo. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tāpēc man šķiet, ka ir labi, kad ir viena baterija iekšā, un otra ir paslēpta iebūvētā. Un tad tu vari manipulēt, un tad tu nepaliec ar, teiksim, žiemīgos apstākļos tev tā baterija nosēžās momentāli. Tas ir ne tā, ka stundās, bet pārdesmit minūtēs, un tad viss, un tad tu paliec bez attālu mērītāja. Jā. Bet šim ir viena baterija, vai ne? Viena baterija tikai, jā, viss vairāk nekā citu nav. Un trakākais bija tas, man personiski, es nezinu, varbūt citi ir spēcīgāk, varbūt es vienkārši vājuši esmu, bet ar attālu mērītāju es šķirot, es skatījos. Un es mēģinu viņu, tagad tu skaties, tu tur fokusējies, tu lietas un tā tālāk. Reāli un rokas piekusušas ir. Viņš ir reāli smags. Viņam svars ir tiešām, man tā liekas, viss optikas ir kilogramu 200, bet šitie ir 2 kg 200 ārprāts. Ar attālu mērītāju 2 kg 600. Bet tas varbūt ir karbons virsū ir.
Nu, jā, nezinu. Nu, viņam acīm redzot tāds risinājums. Nu, es tā domāju, kur viņam daudz ir aizgājis materiāli tieši, ja visi ražotāji šeit okulāru daļā uzliek pogas un šeit ir vairāk metāla. Nu, arī tāpatām, teiksim, šie ir ļoti daudziem tādi plastikā. Te var redzēt, ka tas metāls tieši nožēlos te ir pamatīgs. Tāds. Bet tādā ziņā viņš ir liekas tāds, ka viņš nokritīs no tornīša, viņš izdzīvos. Nu jā, bet tagad es jau pateikšu, ka smagās lietas reizēm vairāk saplīst nekā vieglās lietas. Nē, mēs vēl pa pieejaismotāju neparunājam, kā tev viņš palika. Un pieejaismotājs man likās, lielākoties no tā visa laika man gribējās viņu aizmest pa gaisu. Nu, tas tā īsumā. Bet viņš reāli ir jaudīgs un ļoti spēcīgs. Jā. Es teiktu, funkcionāli viņš ir izmetams laukā, bet par to, ko viņš tev iedod to gaismu, varbūt to ir vērts pieciest. Nē, nu, pirmkārt, viņam cena ir kaut kāds 100 eiro. Tā ir labā lieta, bet jā, tiešām, pirmkārt, tas, kad jāsaprot, ka piegaismotājs ļoti ātri apēda bateriju, un nu, nevar būt tā, ka tev jāskrūvē tik ilgi, un tu tiec pie baterijas, ja, tā ir viena lieta. Otra lieta arī tāpatām tā regulēšana, kas ir griešana visu laiku. Nu, uz optikām tā nav laba. Visabas temperatūrā tagad ir stingrs. Tad tie augstumā ārā viņš bija vēl stingrāks. Un, ja tu viņš šeit kaut kur uzliec virsū, tad es nezinu. Jo reāli ar visu arī mēģini to optiku tu griezt, tu zini, kā tev asums jāgriež, tad tev vēl reku to kūli var griezt. Un arī, man liekas, tā kā iedod man iespēju atstāt uz jaudīgāko tos filtrumu un vienkārši vienu pogu ieslēgšanas. Yeah. Un viss, man negribas katru, es tagad skatos, es ieslēdzu, es gribu jaudīgāko to, es griežu, nodemonstrēšu. Un reāli tā, ka es viņu griežu, ir gals, es paskatos, nē, laikam nav dzīvnieks. Pa viņu jāizslēdz ārā, tagad viņš ir. Un es griežu, man nedara tā kā es bišķi pagriežu, viņš izslēdās, līdz galam tev jāgriež. Un tas pats ir ar šito arī, kad... Monis baigās. Tu vajadzētu šito, zinu, ko eļas filtru ņem ar tādu sikstīnos, tādu līdzi kabatiņā paņemt. Bet toties viņš parādīja sev ļoti labi, man liekas, viņš ir labs piegaismotājs, tīri no tādas ķaudas ziņas. Tu pirms tam minēji par to sarkano gaismu, ko tu saki, ir 940. Jā, izskatās. Man tas tests ir tāds, ka, teiksim, ja par roku neatspīd, tad tas ir diezgan tuvu tam tumšajam spektram, tad zvēra nebaidās. To es tā praksē ievērojis. Nu labi, klausies, šoreiz, diemžēl, tu esi atbrīvots no minēšanas. Kā man paveicās. Bet apstīsimies tad dienas bildi un apstīsimies arī nakts bildi. Sāksim ar nakts bildi. 50 metros ragi. Jā, brīnišķīgi. Kurš 50 metros neparādīs ragus, tas tur absolūti viss digitālajā parāda. Uzreiz, ko es redzu troksni. Redzu troksni, tā sajūta aptuveni ir tāda, kad ir tā kā, pat plējus efekts tāds veidojās, bet, tagad tu savam fotoaparātam uzliec visu skaitli nenormāli augstu, tad tāds troksnis parādās, viena lieta, ko es, skatījos, es domāju, pie F1,2 faktora, ņemot vērā to, ka bija sniegs, diezgan gaišs bija patiesībā. Es gaidīju, ka es redzēšu viņu bez piegaismotāja, bet es neredzēju. Jā, būs arī parādīts, ka es bez piegaismotāja. Tad ejam uz 100 metriem. Ko arī ir 100 metri? Kā tev liekas 100 metros? Tas ir piegaismotāja, jā? Ja tā godīgi, es teikšu, ka švaki. Tu tagad sašuti? Nē, es vienkārši pats pētu. Sākumā, zini, kas te bija? Te ir atšķirībā, ko es arī ieliku iekšā. Tas pirmais, ko mēs filmēju, iepriekšējais 50 metros, viņš bija ar mazāko to fokusu. Kas nozīmē, tas stars ir ļoti plašs. Reiku, tas stars arī ir uz plašāko. Viņš šitā izskatās. Un jauda piegaismotājums lielākā, jā? Jā, bet tas stars ir ļoti plašs. Okay. Un tagad tu līdz redzēs, nākamais ir, es viņu noregulēju viņu uz šaurāko. Un viņš reāli tādu apli iedod tajā otrā galā. Un te ir atkal daudz citādāk. Jā, tad jau 100 metros tu var redzēt, jā. Tad ir beigi interesanti redzēs, kā viņš ragiem nezīmē virsū to plēju, bet apkārt visam ir. Un tepat redz, viņš tādu miglu pa vidu uztaisa. Viņš kaut ko viņš tur dara. Kā saka, dzīvo savu dzīvi, savu ceļu gājējs, ja? Bet tas, ka pasties, ka tu piegaismotājs, ka kāda ir un ka tu noregulē, cik viņš iedod. No 100 metros izvērtēt, tu varētu? Nē, var izvērtēt, protams. Jā, viss atkarīgs no piegaismotāja, 100 metros redz.
Viena lieta, ko es arī pamanīju, arī šos efektus, arī skatoties okulārā. Un es tā kā norakstīju to uz okulāru, jo tur tas LCD displejs ir tikai 800x800. Un es domāju, no 4K sensoram taču kaut kas jāizdara labs. Bet īsumā mēs to pašu arī redzam šeit. Jautājums, kāpēc? Varbūt viņš tiešām uz tādu formātu 800x800 arī saglabā priekš. Varētu būt. Nevar skatīties, man liekas, iestījumos, kaut kur viņš parādīs, cik viņi lielu to failu sataisa. Es apzinu, mēs varam pastīties. Es tad reiz pateikšu. Viņš uztaisa viņu 1080x1080. Jā. Tas nozīmē to, ka sensors ir 4K sensors, bet video klipu viņš tev iedod 1080x1080. Jā, jocīgi. Tā kā jēga viņam likt 4K, viņš arī atstāca 1080x1080. Ko terējās, jā? Bet uzstādījumos tu nevar pamainīt to? Cik lielu video klipu viņš saglabā? Jā. Var pastīties, bet es šaubos. Varbūt, ja kādam ir kāds spečiks, varat ierakstīt komentāros. Jo šitas ir reāli no kases izņemts laukā un sākts lietot. Nē, es domāju, ka es kā ražotājs ieliku tiešā tā maksimāli izšķirtspēja, lai jau tiek. Bet, jā. Un tad reko ir 200 metri. Un tas ir to jaudīgo piegaismotāju, tā kā kūli. Jā, un arī jāsaprot tas, kad bija tīra atmosfēra, nenokrišņi. Bija sniedziņš bišķiņ. Bišķiņ? Jā, bija bišķiņ sniedziņš. Jā, bet, jā. Jā, neko, 200 metros arī var redzēt, var pavērtēt tos ragus un viss ok. Bet, jā, man tas vīliens ir tas, kad es gaidīju 4K. Labi, var saprast, ka, teiksim, vienmēr nogriež katru mainību naktī, varbūt kaut ko tur samazina, bet ne tik ļoti. Bet kas ir baigi interesanti? It kā tam nevajadzētu būt tam naktiniekam, vajadzētu parādīt realistisku bildi, vai ne? Reālu bildi. Bet redzi, viņam ir tāds tieši blūriņš virs ragiem. Redzi, viņš kā? Viņš kā ķer tādu, Jā. Tu zini, kas tāds ir, vai? Es nezinu, tā ir data apstrāde. Man arī īstenībā vienu brīdi likās, ka viņš kā nevelk bildi arī. Un arī bija situācija tāda. Zinu, ko es tā kā ievēroju, kad respektīvi, tu zini, kā tev tās rokas trīc, ja? Bet tā bildi trīcēja savādāk. Tāds efekts veidojās. Un kādreiz bija paņēmiens ļoti vienkārši, lai dabūtu labāku bildi no 30 Hz. Tur samazina uz 10 Hz, 3 bildi salīmē kopā. Un tad, grūti pateikt, ko tur viņš ķer un tā, bet, 300 metros tev var izvērtēt, pieņemt lēmumu. Cik tagad ir metri? 200 metri. Tagad 200 metros jau tu vari. Nē, 200 metros, var saprast. Var saprast, tā baigi jau ne, bet, var saprast. Bet, es teikšu tā, kad ir redzēta labāka digitālā bilde, un digitāliem var dabūt mūsdienās ārāk labāku bildi. Viens ir tas, ka, mums tā kā apmuļķoja nedaudz, ne? Mēs gaidām 4K. Es iepriekš stāstīju, kāda izšķirs pēc specifikācijas. Mēs skatāmies, pat jos ir 1080. Bet zin, kā paskatīsimies mēs digitālo bildi. Aizjām uz 300 metriem. Uz 300 metriem, reku. 300 metri. Bet labi, atkal no otras puses tumsā 300 metri, ja tu redzi, ka tur kaut kas ir, tas nav neskaits labi. Nē, skaitās labi, teiksim, tu var, redzi, ka tur tie ragi ir, bet, baigi tu redzi siluetu, gribi pateikt. Nē, tad tu redzi, ka tur ir, jā. Jā. Un kas man reāli tā kā pašam bišķiņ tā kā likās jocīgi, es arī te redzi kustiņš šo te gaisu, tā kā speciāli viņu kustiņu uz augšu uz leju, tu tā kā vienu brīdi redzi ļoti labi viņus, un otrā brīdī viņš visu norāja nost un nav vairs. Un tā kā nekas nemainījās. Un tagad arī redzēju, es noņēmu nost vispār piegaismotāju. Tagad ir rekord. Es viņu novūšu nost, un viņi parādīsies kaut tie ragi. Redzi? Tu viņus ieraugi, viņš atkal viņus notušē, tagad atkal parādās. Un tu liec virsū to tur. Tur būs kaut kur, kas uzlikš virsū. Viņi atkal parādās, viņš atkal notušē. Un viņš visu laiku liek tādu. Trosnīt virsū. Kādreiz bija pulsāra C50, atšķirībā no iepriekšējiem 455, ka viņiem programmatūra cīnījās ar pārgaismošanu. Tas ir tādos apstākļos, ka tur ir sniegs vai peļķi kaut kādi pie barotavas, ka tur tas piegaismotājs atspīd tā, ka tur viss ir balts. Un varbūt kaut kas tam līdzīgs ir. Jā, neko, es tā uzskatu, kā mūsdienu ierīcē visām, katra nākamā programmatūras versija kaut ko atrisina. No 300 metros tu vari pieņemt lēmumu? Neko tu nevar pieņemt lēmumu. Es gribēju parādīt, kur ir attālmērītājs. Baigi labā attālmērītājs strādā, pēc ka viņš precīzi nomēra. Viņš ir ļoti tāds, tu uzliec uz ragiem pat virsū, viņš bija diezgan tā. Korekti strādā, jā. Un arī, tur bija tikai tie metri arī ir. Man patīk tas, ka tu paņem reāli kā šauri tie ragi, un tu uz ragiem trāpi virsū, nezinu, viņš izmēra tā. Jā.
Precīzi attāluma mērītājs, tas man bija priecīgi. Tad rekorīs tur pamainīt tās krāsas, viņiem ir tas melnbaltais, tad ir zaļš. Izmatē zaļajā, man liekas, ka pat labāk var redzēt tos vārkus. Tikai vienīgais, es būtu priecīgi par Āzijas ražotājiem, ka viņi to zaļo neliktu tik ļoti zaļi. Viņš ir kā zaļonka izskatās. Vajag vairāk tādu hakī tonīti, tādu, kas ir tagad dabiskas zaļš. Kāpēc tā zaļa krāsa ir unikāla? Tāpēc, ka cilvēkiem viņi patīk vislabāk un acu mazāk nogurdi vispārējais lietas. Bet, Un rekortējs izslēdz laukā. Traks režīms uz piegaismotāju. Jā. Okay. Mežu tu redzi. Tas arī ir viss. Jā. Jā, man tieši tas pats bijis no sākuma. Tā kā skatījos gaidījumu, bet patiesībā ar aci mēs labāk redzējām to mežu nekā viņš tagad rāda. Pastamies reku dienu, es tev parādīšu dienu. 50 metriem. Arī atkal tas troksnis. Trokšņaina bilde, jā. Trokšņaina bilde. Jā. Kas tas bija iemesls? Labs jautājums. Un arī interesanti pasties, ka īstenībā tie burti, viņi nav kvalitātē. Jā, un es teikšu, tas ir 50 metri, ja? 50 metri, jā. 50 metros šitā ir švaka bilde. Šitāda bilde var būt, dienā tad 200 metros. Tik trokšņaina. Jā, tieši, labi, tu saprast, vari ragus, vari izvērtēt, vari visu var pieņemt lēmumu, bet šitas te, kas ir, nav patīkams, it kā tev liekas, ja es skatos tagad dienas bildēm, man gribās tā kā dienas tēmeklī skatīties. Zini, kad es bērnībā skatījos, es nezinu, kaut kādā tur 80, 7., 8., 9. gadā bija vecie lampu televizori. Tā viņš arī izskatās. Tā antēna tur bija vai televizori vai kaut kur ārā. Troksnes nav, nav signāls, un tad šitās troksnes ir, ja? Un šitas ir 100 metri. Baigi trokšņaina. Es nezinu, kas, varbūt kaut kādi tur, dziļie iestatījumi, tur kaut kas jāsaspaidā. Nē, es domāju, es vienkārši nesaprotu līdz galam to ražotāju lēmumu, kāpēc no 4K viņš pāriet uz 800 uz 800 ekrānu, tā ir viena lieta. Otra lieta, vai tiešām viņam tur ir 4K, jo mēs skatāmies tajā video formātā, ka viņam vispār tāda neiet ārā. Viņš, teiksim, varēja vismaz, labi, jau uz ekrānu viņš nevar atveidot, viņš vismaz varēja ierakstīt normālu izšķirtspēju. Tas izsaka, ka tā kā sniktu vai kaut kāds Jā. Troksnis baigais, jā. Nē, mums bija sniedziņš. Bet ne jau tāds. Jā. Mums tam video klipā var pieaugt klāt, var redzēt to, kāds izskatās, kāds sniegs tur bija, bet tas tāds ir tāds mazs sniedziņš. Un te jau, bet kā viņš to visu širo te taisa, nezinu. Es kā te vēl mainīju arī visu tos krāsu, tās palētes, kas ir tās naktis un tā tālāk, tad dienu un atpakaļ visu kaut ko. Šitas bija labākais no viņiem visiem, kas man sanāca. Es saku, varbūt noslēpumainē kaut kādi iestatījumi ir kaut kur. Jo negribās arī neko tā baigi sliktu pateikt, jo, bet grūti kaut ko labu pateikt. Nē, jā, zin kā saka, tas visam lietām jāskatās dzīvē cerīgi, šajā gadījumā, ja Pixtra uztaisīs jaunu programmatūru, atjaunos un var gadīties, ka viss kārtībā. Vēl viena lieta tā raustīšanās, kas neliekās, ka tā nav roku raustīšanās, bet jāizmēģina šautavā arī, kā viņš uz to strādā. Labi, 200 metri tad. Mums vēl uzlabojās bildi 200. Viņi ir daudz tumšāka nekā realitātē. Starp citu, es spilgtumu vēl iegāju iekšā iestatījumos, pagriezu spilgtumu uz augšu un kontrastu. Ko tu saki par ragiem uz 200 metriem? Ir iespējams izvērtēt, pieņemt lēmumu? Nē, nav gan jau. Lielāku palielinājumu? Vīlies? Jā, tiešām. Es tiešām sagaidīju no 4K kaut ko vairāk. Es no sākuma, kad mēs skatījāmies, man likās, ka nogriežu to izšķirtspēju dēļ ekrāna, vai ne? Un es domāju, kad mēs skatīsimies uz datoru, mēs redzēsim kaut ko wow. Diemžēl tā ir tā kā ir. Bet, labi, es negribu arī norakt viņu. Nelielos attālumos ar viņu medīt var. Ja, nekāda vaina nav. Cerams, ka trapīt arī var, tā kā viss tur ir kārtībā, bet katrā ziņā to uzsaukumu, kas ir minēts uz kaskas, kad 4K, tas to mēs no viņa neizdevās mums no viņa dabūt ārā. Cerams, ka programmatūra to atrisinās. Viss, es saku, jautājums vienmēr ir par cenu. Ja tu viņu dabū pa labu cenu, tad nezinu, viņš ir 2 reizes lētāks nekā līdzīgie, ja, tad viss ir kārtībā, bet, ja viņam, teiksim, cena ir kaut kur 1000 plus, tad man tā šķiet, ka, sevišķi 800 uz 800 izšķirtspējas ekrāna,
Nu, tas pat nav maziņiem lētiem monokulārīšiem tādi. Nu, labi, klausies, 300 metri. Man pat liekas, 300 lidos viņš labāk parāda. Nē, nu, tu redzi, ka ragi ir. Bukam jau tu praktiski vairāk neredzi ragus. Ja? Un ragus tu redzi, nu, tad no 300 metros tad termo arī redzi. Nu, ja tu paņem tu vispār dienas binokli, tad tu redzētu vēl labāk. Tā kā. Nu, labi, klausies, Viestur. Kas ir kastītē? Apstījāmies, kā viņš rāda dabā, izmēģinājām pogas, apstījāmies tagad 3 videoklipus. Kāds ir tavs galvas secinājums? Mans secinājums ir tāds. Vismā ierīce ir ļoti daudz tādas foršas lietas, kas man patīk. Tā kā es negribu viņu norakstīt, ja? Bet, nu, ja mēs runājam tīri par attēlu kvalitāti, tad man tā liekas par 1000 plus naudiņām, nu, tas ir pašvāk. Jā. Ja viņš maksātu 500 plus naudiņas, jā, viss ok. Jā, tu vari izvērtēt, vari saprast un tā. Pikstras ražotāji pirms gadiem, nezinu, 3, 4, 500, cik mēs bijām izstādē, un kad viņam 2. dienā jau visi aparāti izjuka, bet pasties kā Pikstra ar atsevišķiem citiem modeļiem, tā kā iet uz priekšu un darbojās. Nu, varbūt tas arī kaut kāds jauns lauciņš viņiem ir, kurā viņi iet iekšā vēl, nu, tā kā tāda, nu, mēģina to digitālo to jomu. Man tā liekas, Latvijas mednieks ir ļoti izglītots, nu, viņš ir prasīgs arī, nu, viņš saprot, priekš, ka viņam to digitālo vajag. Viena lieta, protams, ja negribās ieguldīties medībās, tad tas ir izcinājums, kā medīt naktī. Un lētāk salīdzinoši nekā izmantojot termo vai ne, bet, protams, ka tas lielākais ir tas, ka tu vari izvērtēt trofeju. Un ar to trofeju jau ir tā, ka, nu, lielākais vairums viņi nemedī, viņi paņem un ieraksta. Un citiem ir kolekcijas, kas pieskat tos savus briežu buļus un apskatās, kā tos 5-6 gadus viņš aug, un tad viņam ir materiāls, ja. Nu, tad ar šito, diemžēl, teikšu, ka tādu materiālu iegūt, nu, manā skatījumā. Nu, līdz 200 metriem. Jā, bet tā, nu, es vienkārši mēs esam ar ļoti daudz citas iztestējuši, un mēs zinām, kā viņas rāda. Labi, ja jautājums tev cits, ko tu labāk izvēlēties ar attēlu mērītāju vai bez? Nu, bez attēlu mērītāja, pilnīgi noteikti, tāpēc, ka, nu, kāda jēga no attēlu mērītāja, ja mēs to bildi jau neredzam tādā distancē, ja mēs ņemam viņu oriģinālo piegaismotāju. Tu esi, principā, ierobežos 200 metros. Nu tā kā, un arī dienas laikā. Nu, tur neko tur baigi nevari. Un vienkārši viņš būtu vieglāks, jā. Viņam normālāk var tikt pie tā fokusētāja klāt, jā. Tā kā tā, bet, nu, ja tā godīgi vīliens. 4K, kur mēs ar 4K redzam, uz kastes uzraksta? Nu, teorētiski, jā. Bet tas arī nav forši. Arī rēķinās. Kā tā, nu, ļāvis, tur apčakrēt mums gribēja. Braucam pie viņiem, ja? Jā, nu, ja tu uzraksti 4K, tad tam 4K nobies ekrānu. Tu nevar dabūt, ja tas ir krāsā 4K, nu, tad iedod video formātā. Jā, un tur arī nav. Jā. Bet ir mēs smieklīgi tagad nākamais kadrs, ka mēs pie viņiem Ķīnā tagad. Jā. Kur ir 4K? Nekas, mēs viņu sastiksim izstādē, mēs viņu paprasīsim. Jā, taisnība. Es piekrītu, es gaidīju. Tiešām manas ekspektācijas bija tas, ka viņš ir smags un tāds monstrs baigais, es domāju, tūlīt parādīs sevi. Bet tā, kad es viņu uzliku virsū uz statīva, piespiedu ar roku no augšas, nu tā kā, un vajadzētu būt, ka viņš ir diezgan stabili, ka viņam vēl tā kā tu jūti to visu kratīšanos, tas nozīmē, ka tu būsi ar plinti un uzliksi viņu atstatīsi, un bišķi tev trīcēs roku kaut nedaudz, tev visu raustīsies. Tā plēve virsū, es nezinu. Gribās kaut ko labu pateikt, negribās pabeigt ar sliktu. Nē, nu, kas ir, nu, forša lieta viņiem pilnīgi noteikti ir. Ļoti atsaucīgs attēlu mērītājs. Jā. Šeit tas enkoders arī ļoti foršs ir. Nekāda vaina, bet, nu, tas jau nav varbūt arī nekas ļoti unikāls. Nu, jau, jā. Ko? Ai, nu, viss, neko vairāk. Tā kā, ja tev rodas kāds jautājums, vai šis tēmēklis ir piemērots tev, vai tavam vajadzībām, vai kādam tavam draugam tu gribi uzdāvināt, tad sazinies ar mums, mēs tev izstāstīsim visus plusus, mīnus, varbūt ko arī nepateicām kamerā. Un varbūt vajag izvēlēties citu zīmolu, varbūt citu modeli vajag izvēlēties. Nē, bet termo. Zin kā, saziniec ar mums, jo mēs tam volānam pasakosim līdzi. Un mēs paskatīsimies, kā viņam veicās ar programmatūru. Varbūt nepaslinkosim, mēs uzrakstīsim uz atbalstu un pajautāsim, kā mēs varam dabūt ārā tos 4K. Mēs viņus ļoti gribētu redzēt. Tā kā tā. Labi, ielaiko šo video, padalies, lai citi arī redz un noskatās mūsu apskats no premiumoptiks.lv. Un uz tikšanos nākamajā reizē.